Vispār būtu krietni jādomā arī tieši par hibrīdu draudiem, sabotāžām tieši pie sakaru torņiem, jo cik tā rezumējot, es saprotu, tad nav tik sarežģīti tur arī tās sabotāžas, diemžēl, veikt. Un pēc tam nepagāja viena vai divas dienas. Tiesa ne jau vairs latviešu valodā, bet krievu valodā, ko viņš stāsta par to, kur ir Andris Kulbergs. Ir vesels bars ar noderīgiem idiotiem un Kremļa pakalpiņiem, kuriem kurators vienkārši ir devis uzdevumu. Vienkārši saka, jebko, ko Latvijā mēs darām, viss ir slikti. Sveicināt visiem šīs nedēļas Zviedru galdā un uzreiz sveiciens visiem acīgākajiem un ausīgākajiem Zviedru galda skatītājiem, klausītājiem, kas pamanīja, ka es minēju, ka pagājušā bija pēdējā augusta nedēļa. Nē, šī ir pēdējā augusta nogala, tā varētu sacīt. Tas tā notiek, ka tu atgriezies pēc atvaļinājuma, skaties plānotajos darbos un esi jau pasteidzies priekšā. Ar skatu stiprus priekš. Andrejs Mēters, TV3 informatīvo raidījumu daļas galvenais priekšnieks, tā varētu teikt. Kolēģis. Ziņu šefs. Ziņu šefs portālā TV3 LV Ģirds Krastiņš. Viens no šefiem bez tabū Artūrs Špaks. Žurnālists vienkārši, jā. Un es Ivo Jurkāns. It kā gandrīz nedēļa pagājusi kopš iepriekšējās smagās vētras, bet tas ir temats, ar kuru ir jāsāk, un tad varbūt, lai iesildītos, kā jums personīgi tā pagāja, jo, tomēr, tas tāds labs veids, kā notestēt, vai tā pēc sajūtām vai mēs esam paši gatavi, ja? Vai mēs esam paši gatavi, un vai pēc sajūtām, to pūtienu arī varēja just. Droši vien es sākšu jau salīdzinoši, ja pēc sevis spriest, es teiktu, ka vētras nebija tādā ziņā kā izpausmes, jo es dienu pavadīju pie jūras ciematā, redzot visus brīdinājumus, redzot prognozes dažādās lietotnēs. 5 pēcpusdienā sataisījos uz pilsētu, atgriezos pilsētā, Āgenskalnā juta, protams, spēcīgi pūš, bet salīdzinoši ar to, ko varēja redzēt, kas ir sekas citur, bija salīdzinoši mierīgi. Tad ir tās izpausmes, bet skaidrs, ka tā vētras sekas, kas bija visā Latvijā, man liekas, ir sen tādas nebija redzētas. Un sev izdarīja secinājums, kad ilgi bija domājis, ka vajadzētu tikt pie ģeneratora, vai, tā kā dzīvoja daudz dzīvokļu namā, šīs, kas ir tās lielās kastes ar uzlādējamām baterijām, ka tādu vajadzētu. Šis laikam būs pamudinājums bišķiņ pātrināt to procesu, lai tādu sarūpētu, jo redzot, kas visur apkārt notiek. Bet man šķiet nedaudz jānogaida tagad, jo tagad tāds hypes ir tagad, jā, ka cenas arī varētu uzēt augšā. Tas nav tā, ka šajā nedēļas nogalē. Es ceru, ka tādas vētras tik ātri neatkārtosies. Girds? Man, principā, arī līdzīgi. Es arī, tāds pilsētnieks, Rīgas centrs, pašu iedzīvotājs, un tur mums uz šķiet milisekundēm 3 reizes noraustījās elektrība, bet tas arī viss, jo, arī šodien no rīta 19 sekundēs runājam, cik svarīgi ir kabeļi, kas rakti zemē iekšā, nevis tur, kad koki krīt uz vadiem virsū, manai daudz dzīvokļu mājai tā ir, un tur arī nekādu īpašu seku nebija, vienīgais, kas bija pie paša loga, gan uz ceļa pusi, labi, ka tur mašīnas nebija apakšā, bet kāda pamatīga liepa, vienkārši tāda kārtīga nokrita. Tagad gan, protams, ka viņi tur vāks arī prom dienesti, gan jau rindas kārtība arī visus sazāģēs un aizvedīs, bet es domāju, ka tas būs tāds diezgan pamatīgs trieciens, es gribētu teikt, bērniem, kas tur kāpelē augšā un štābiņus taisa. Iedomājies, tev centrā ir vieta, kur tu tagad vari taisīt kaut kādas labirintus un karāties un lēkāt. Arī tas, bet tā kopumā Rīgas centrā, parkos nokrīt koki, kapsētās, kapavietās, vēl kaut kur citur pie ielu malās zīmes aizpūš un tā, bet tas arī viss, tas, kas Latvijā darījās, tas vienkārši ārprāts bija. Tur arī, zinot no radiniekiem, no vienkārši paziņām draugiem, tur vietām tiešām elektrība. Vakardien tikai bija kaut kādi arī vēl teksti, ka tūlīt jau būs, tūlīt būs. Šorīt no rīta dzirdējām, apmēram 2000 klientiem vēl tas elektrības nav. Man pašam diezgan mierīgi vispagāja. Es dzīvoju privāti mājā Pierīgā, un man arī ir liepa pagalmā, kā tev pie mājas, un es vairāk uztraucos par to liepu un bērzēm, kas man trauk, bet tās izturēja, bet man nolūza
2 mazākie kociņi, 2 etiķu koki. Padevās, ko es vispār domāju, tie mūžīgi stāvēs, bet ne, tie padevās un tos izlauza, un 2 arī žogas posmi padevās, teica, viss mums pietiek. Nu, man radās iespēja tagad paplašināt savu teritoriju uz kaimiņu teritorijas īpašumu. Vai arī kaimiņiem uz jā. Nu, tur mēs vēl cīnāmies, jā, kurš pirmais rīkosies un kurš ieņems savu teritoriju, bet kopumā es teiktu, jā, diezgan mierīgi, bet mēs ar sievu arī tieši vakar runājām par ģeneratoru iespējamību iegādāties to, un vai mums to vajag vai nevajag. Es jau līdz šim man mājās jau ir ūdens krājumi, man ir pārtiks krājumi, bet vienmēr ir vieta vēl uzlabojumiem, ko varētu vēl uzlabot, lai šādās situācijās mēs būtu vairāk tika pasargāti. Un es domāju, šī patiesībā bija tāda laba un modinātais zvans. Jā, un bezmaksas mācība varbūt lielai daļai arī iedzīvotāji. Beidzot, ja jūs pēc šī nesaprotat, ka jums vajag mājās kaut kāds krājums turēt, tad jums nekas vairs nepalīdzēs saprast. Man līdzīgi jāsaka, lai es arī dzīvoju samērā ļoti priežainā vietā par laimi. Viens priedes galiņš nokrita tā, ka nolauza žogam, tad šāda izmēra žoga fragmentiņu. Turklāt tā bija priede, kas aizlūza jau iepriekšējā vētrā, bet šādas elektrības pazušanas ir bijušas galvenokārt ziemā, kad ir apkārtnē varbūt kāda cita lūzuša koka, bet nevienā citā reizē, un lai arī tā elektrība pazuda tikai uz naktī un no rīta atkal atjaunojās, nekad iepriekš es nebiju patiešām aizdomājies par to, ka kāds alternatīvais enerģijas avots būtu nepieciešams, tāpēc, ka, labi, tagad ir vasara, bet ziemā, ja ir kā tagad arī mūsu vienam kolēģim, operatoram, šķiet joprojām nav elektrības Baldonas pusē, tad tās manas bažas ir par aizsalstošo ūdeni apkurs sistēmā, kas var vienkārši pārspēt. Un līdz ar to, tas skats ģeneratora virzienā ir. Tas, kas mani varbūt pārsteidz, tas, ko ir aktualizējis valsts prezidents par šīm aizsargjoslām un par to, es nekad neesmu tajā iedziļinājies, taču man līdz šim ir šķitas, ka tie attālumi, kas ir noteikti viena vai cita izmēra aizsargjoslām, ir tieši ņemot vērā, cik augsti koki auga blakus. Mēs par augstsprieguma līnijām. Tieši tā. Un lai viņi krītot, tad neradītu šos bojājumus. Bet, ja tagad saprot pēc šā brīža tiem parametriem, 80% visu bojājumu ir tieši no tiem kokiem, kas ir blakus. Tad kāpēc tad iepriekš tie parametri nav noteikti tādi, lai maksimāli izslēgtu šos bojājumus? Tas īsti man tāds neatbildēts jautājums. Mēs arī šodien no rīta runājam ar sadales tīkla vadītāju, kur es arī viņam uzdevu šo jautājumu. Kurā stadijā šobrīd ir tie likuma projekti, kuri būtu jāpieņem noteikti, kas regulē tos attālumus un ka būtu jābūt nedaudz plašākiem. Tur bija runa tāda 5 metri uz abām pusēm. Tas, ja tā paskatās, it kā nekas nav, bet liela pretestība bez kompromisiem šobrīd ir no meža īpašnieku puses. Tur tie, kas apvienojās un saka, nē, tad mums ir apmēram paskatās, cik mums hektāri tūlīt vajadzēs visus izzāģēt. Bet ja tas risinājums tiešām tos 80%, ja to var pierādīt, ka tas izlīdzinātu to visu un nebūtu mums tik lielas tās problēmas, tad to vajadzētu pieņemt ar tādu stingru roku un mēģināt kaut kā to kompromisu rast un saprast, kur tie lobby vēl ir un tos kaut kā likvidēt. Jo grūti pateikt, es domāju, ka tas ir nepieciešams šobrīd. Otrs variants ir rakt zemē, kas būs krietni dārgāk. Jā, bet arī sadales tīklu norāda, ka līdz 33. gadam viņiem ir plāns, burtiski tā, ka lielu daļu tiešām arī ierakt zemē, ne jau tur, kur ir, teiksim, kaut kādā nekurienē, kur mums iet augstsprieguma līnijas, bet tā, ka tie, kas pieiet pie pilsētām, apdzīvotām vietām, viņi saka, jau šobrīd, tur viņi mēģina kaut ko, kaut kas ir izdarīts, ir kaut ko izdarījuši, bet tad līdz
protams, termiņi mums ir brīnišķīgi valstī ar lieliem projektiem, bet kaut ko viņi mēģinās tad izdarīt tā, lai nebūtu, ja pie pilsētām kaut kas gāžas un krīt, tad tas būtu kaut kur zemē, nevis uz vadiem. Vēl tāds varbūt, jebkurš šāds liels gadījums atklāja kaut kādas, varbūt, nianses, kas līdz šim likās, tāds pašsaprotams. Līdz šim pašsaprotam likās, ka ir tātad mobīlie sakartorņi, viņiem ir savi akumulātori. Izrādās, ka viņu tā veiktspēja ir dažas stundas, un tad liekas dīvaini, bet kāds tad no tā ir labums? Tad līdz šim visu laiku bija paļaušanās, ka ja ir elektrības pārāvums, tad tas būs tikai uz dažām stundām, jo tas jau ir tas stresa tests, un šis man arī ir, teiksim, viens no tādiem galvenajiem neatbildētajiem jautājumiem. Man liekas, arī šī vētra tieši izgaismoja šo problēmu, kā tāda salīdzinoši jauna, ka iepriekšējās vētrās, kas ir bijušas, nav bijušas tādas problēmas, kas parādīja, ka šie elektroapgādes torņiem ir apšaubāma un ir nepieciešams par to domāt, jo iespējams arī tas, ka iepriekšējās reizēs, kad ir bijušas tādas pamatīgākas vētras, labi, pirms 2 gadiem tas arī, bet tā ģeopolitiskā situācija bija citādāka un mūsdienu apstākļos, mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā mobilie sakari, sazināšanās, nerunājot par internetu, bet arī telefonu sakari ir ļoti būtiski, ja mazināt spriedzi, kas jau tāpatās ir diezgan liela, un līdz ar to tas, man liekas, ir viens no pirmajiem uzdevumiem no šīm mācībām, kas pēc šīs vētras ir jāizdara, kā novērst, lai tas, tie riski tiktu mazināti. Šis vispār man temats tāds tūs par mobīlo sakaru torņiem. Es ceru, ka viens ir tiks atrisināts tāds, problēmas, ko var novērst, proti, ka tur pazūd elektrība un tad kaut kāda noteikta apgāde, bet otrs ir tieši ģeopolitiskā situācijā. Parunājot arī ar cilvēkiem, kas tajā vidē saprot vairāk arī un kopumā par tādu drošību runājot, vispār būtu krietni jādomā arī tieši par hibrīdu draudiem, sabotāžām tieši pie sakaru torņiem, jo cik, tā rezumējot, es saprotu, tad nav tik sarežģīti tur arī tās sabotāžas, diemžēl, veikt. Un te mēs redzējām, ka elektrība var vienkārši izslēgt arī kokus gāžot virsū, bet arī kaut kāda apsardz, tiešām apsardzība, nevis apsardz, bet kaut kāds sistēma, mehānisms, kā ja ir kaut kādi draudi vai kaut kādas nepiederošas personu tuvošanās kādiem no tiem torņiem, tad to vajadzētu kaut kā izskaust. Bet tā problēma, izaicinājums varētu būt, jo tas, labi, ja mums ir ārpus pilsētām, kur tiešām tornis kā tornis ir, bet mums ir pilsētā, ir bērniņos, ir tie stacijas arī saliktas, tur ne ģeneratori īsti katros bērniņos neuzstiepsi un nevarēs viņu iedarbināt. Tas ir jautājums par tīklu plānošanu. Vai ne? Kad tu saproti, ka mums ir jānoklāj tādu un tādu teritoriju, tad tur, kur bērniņi, tur droši vien ne, bet tur, kur blakus ir kaut kas, tad tur jā. Bet arī par tiem torņiem, nav tā, ka visi torņi ir pilnībā vienādi, visi tā kā raida tiešām vienu signālu, un tā, ir arī tādi galvenāki par citiem, un tos būtu kaut kā jāsargā, lai nav. Viens ir jānodrošina tā, lai tur nav kaut kāds pāris stundas tikai elektrība, ja pārtrūkst viss, un otrs ir tiešām, atnāk kāds izdomās kaut ko pats parakt ar cirvi iesist vai kaut ko vēl nebūtu, tad ir jābūt lielākai tai drošībai. Labi ideja, bet tas būtu eksperimentam tā, ka mēs rāpjamies pār tur žogam. Bet, protams, cerams, ka mūs nesašņorāt pēc tam. Un, varbūt vēl es pieļautu, ka, ja nevar visas degvielas stacijas arī aprīkot ar ģeneratoriem vai kādiem citiem alternatīviem enerģijas avotiem, tad arī no valstiskā viedokļa, jo es pieņemu, ka uzņēmēji, protams, skaita katru eiro, bet tā, lai, ja mēs paskatāmies uz Latvijas karti, lai pieņemsim kaut kādā sasniedzamības rādījusā, ir zināms, ka tas ir jau izvēles jautājums, cik, bet ka, tur noteikti krīzes situācijā, tur degvielas stacija ar elektrību ir aprīkota. Tas, starp citu, labs mārketings šobrīd būtu. Vismaz paziņot. Mums būs plāns, tā teikt, kāds no degvielas uzpildes staciju tīkliem, ka vienmēr būs degviela. Šeit, vismaz elektrība būs, jo šeit redzējām, ka nebija arī dažās apkārtnēs. Bet īpaši, cik man vislabāk zināms, cik pat sarunām arī Siguldas pusē ir absolūts ārprāts. Tur bija vienkārši nekas nestrādā, neviens veikals, ne stācijas, nekas. Cilvēki vienkārši brutāli brauc uz Juglu, tāpēc, lai es brauktu nopirkt kafiju vai kaut ko tam līdzīgi. Un pēdējais, ko šajā tematā es vēlētos ielikt, ka šis bija arī stresa tests tiem cilvēkiem, par kuriem mēs balsosim
nākamajās Saeimas vēlēšanās, paskatīties uz viņu paziņojumiem par to, vai mēs vēlētos šiem cilvēkiem uzticēt varu, jo viņi būs tie, kas pieņems lēmumus krīzes situācijās, un es šeit nevaru nepieminēt Rudolfu Brēmanu, kuram sākumā bija izčakarēti Nēģu svētki, un kurš atļāvās, teiksim tā, paņirgāties par šūnapraidu, un pēc tam nepagāja viena vai divas dienas, tiesa ne jau vairs latviešu valodā, bet krievu valodā, ko viņš stāsta par to, kur ir Andris Kulbergs. Viņam taču ir jāstrādā šeit Latvijā, kāpēc viņš ir Ukrainā, un Latvijā taču ir jānovērš vētras seks, it kā nekas nebūtu bijis. Un patiešām viens otrs vēl cits arī izteicās vai ierakstīja kaut ko sociālajos mēdījos, vienkārši ņemiet vērā, ka vai jūs šos konkrētos bļāvējus vēlētos redzēt, ka viņi pēc tam ir tie, kas pieņem jau nopietnus reālus lēmumus par citām krīzēm. Jā, tas bija vairāk tādi gadījumi arī, ne tikai no to topošo politiķu vidus un esošo, bet tas tiešām jānovērtē arī, jo tad, kad kāds vēl saka, ja, ko mēs tur darīsim lielākās krīzēs, ja kaut kas jādara arī šādās mazākās, it kā, kas sākumā šķiet, ka tur vētra lietus un tā, bet tāda izteikuma bija diezgan, un īpaši no tevis pieminētā Rudolfa Brēmeņa puses. Pēc tam gan pats partijas vestē bija un gāja kaut ko vākt. Ironiski, absolūti, ja, un salīdzinot ar to, ko viņš sākumā ierakstīja, pēc tam izdzēs. Jā. Ir vesels bars ar noderīgiem idiotiem un Kremļa pakalpiņiem, kuriem kurators vienkārši ir devis uzdevumu. Vienkārši saka, jebko, ko Latvijā mēs darām, viss ir slikti, runā vienkārši pretēji un kurina to masu, ka mums viss ir slikti. Un katram nākamajam ierakstam vai video nav pilnīgi nekāda sakara ar iepriekšējo. Viņi var būt pilnīgi tagad entajos grādos pretēji. Tā kā CSI sērijas. Tur bija labs joks, ka speciāli šeit vienai partijai, ko tu pieminēji, ka nevajadzētu šūnapraidi, bet vienu šūnu apraidi, vajadzētu viņiem arī radīt, lai beidzot aiziet līdz galam. No tā daudz joku tur top, jā. Labi, ķeramies klāt otrajam tematam. To varētu nosaukt tāds nedēļas avioreis. Rīgā sākumā piezemējās, pēc tam no Rīgas uz Maskavu devās CIP direktora lidmašīna. Varbūt, teiksim tā, rekonstruējam notikumu gaitu. Pirmās sajūtas, kad jūs lasījāt vai kādā citā veidā uzzinājāt, ka šāds lidojums notiek, kas bija tas, ko jūs apsvērāt? Kāpēc? Šim būs jāsako līdzi. Tā īsumā. Nē, man pirmās bija noteikti par to nosēšanos Rīgā. Šobrīd tas galvenais tāds vismaz Latvijas amatpersona, un citi daudz par to nerunā, tik daudz pasaulē, tur vairāk ir mērķis tieši Maskavā, bet par to Rīgu mēs runājam. Kāpēc tā bija? Nav jau tā, ka tur degvielas nepietiek. Nav tā. Tas ir vienkārši, arī šodien no rīta runājām TV3 studijā ar Kažociņu kungu Jāni, kur bijušais Satversmes aizsardzības biroja vadītājs, kur viņš saka, ka tas ir šoviņš tāds gan mums, gan Krievijai, gan NATO austrumu flangam, gan arī Maskavai. Kur mēs esam šeit uz vietas, kur paskaties, kāda mums ir liela lidmašīna, kur mēs ielidojam Maskavā ar tādu kritīgu kara lidmašīnu, pamatīgu tādu, vienu no tādām iespaidīgākajām, kas viņiem ir. Un tad mēs parādām savu klātbūtni tādā veidā. Bet tā arī bija pirmā doma, ko viņš darīja Rīgā šeit. Bet tā ir labā ziņa, kā jūs domājat, ka viņš Rīgā tieši bija, nevis Viļņā vai Tallinā? Rīga kā tāds vidējais punkts un lielākā lidosta. Es domāju, arī tas ir lidostas izmēra jautājums. Protams, ir jau vēl Polija. Jā. Bet jāsaka, ka man šo dienu laikā ir vairāk kārt mainījušās domas par to, vai Latvijas atbildīgajām amatpersonām un kā vajadzēja atbildēt uz žurnālistu jautājumiem par interesi. Un es pats sev nevaru atbildēt, jo mums vienkārši trūkst informācijas, vai patiešām varētu būt tā, ka amerikāņu puse ir lūgusi vai uzstājusi to nedarīt. Otrs variants, ka nav šīs informācijas un labāk tad nepateikt kaut ko lieku.
Nu, vai arī vēl kādi 3., 4. varianti. Nu, es vienmēr esmu par to, ka es vēlos zināt. Un, ja tas notiek Rīgā it sevišķi, nu, tad izskaidrojiet, ko jūs zinat, kāpēc šī lidmašīna nosēdās Rīgā. Jo arī par to mēs tikko pirms minūtes par to runājām. Varbūt man to punktu pielika Donalda Trumpa sacītais, ka viņš tomēr nekomentēs. Nu, labi, ja Trumps nekomentē, tad ko tur Rinkevičam darīt? Bet varbūt jums ir citas domas. Nu, man tas vairāk tas tonis nepatika īstenībā. Gan Rinkevičs, gan Kulberga. Jā, bišķiņi tur bija tāda attieksmīta. Tāds, es domāju, šajā gadījumā, ja tur kāds politisko lietu notikumu cilvēks, kurš varētu pateikt, kā pasniegt šo visu procesu, ja, kad mēs īsti, mums tas varbūt arī cilvēkiem tā teikt, pieņemsim, ka nav tur jāzina, kādas bija detaļas, tas tur nāks ārā tur no visādiem slepeniem briefingiem un žurnālistu avotiem Baltajā namā un tā, kā tas arī beigās bija dienu vēlāk. Bet tāds, no augstākām amatpersonām Latvijā tādu smaidu, viss bija kārtībā, viss ir labi, ja, tā kā nevajag uztraukties. Bet pastāstiet kaut kādus datus, kas vismaz ir zinām. Tā kā nolaidās tad un tad, pacēlās tad, viss ir kārtībā, aizbrauca, devās tur atpakaļ uz Ameriku un pēc tam jau noteiktā laikā noteikti uzzināsim kaut ko nedaudz vairāk. Bet viss, tā kā tādus plikus datus. Un šis būtu pat ok, ja nepienāktu, vakardien mums ir ceturtdien, ja nepienāktu ceturtdien un pēkšņi šī viena no versijām, ka Maskavā ir sarunas par to, ka neuzbrukt Baltijai. Un tad, saliekot jau kopā ar tiem iepriekšējās dienas komentāriem un ar to balss niansīta, ka mēs nekomentēsim, neprasiet, neviens to nedarīs, tad gan bija tā, ka sāka asins vārīties iekšā. Jā. Var tikai piekrist. Jā. Mēs to uzzināsim droši vien pēc 30, 40 gadu. Es ceru, ka neatrāk, kaut kādas memoāros, kur tas sīk un smalki tiks aprakstīts, ka mums nebūs kaut kāda iespēja, kā tā jāuzzina. To krīzi, jā. Man jau arī, tā jau arī var būt, ka tiešām neko nevar no tā stāstīt. Mums pilnībā to saprot, jā, absolūti, bet kaut kā tas tonis bišķis jāpamaina arī. Nevajag teikt, mēs paliksim savās vietās, jā, tā kā un tā tālāk. Vienkārši datus plikus kaut kādas, to, ko mēs zinām, to ar tādu bez smaida, bez kaut kādiem mierīgi, viss mierīgi, bet tādu konkrētu pastāstēt, ja, kas ir zināms. Tas, ko nevar teikt, to nevar teikt. To viss arī sapratīs. Jā, Kulbergs taču katru dienu publicē savu dienas apskatu, ko viņš ir darījis kā premjerministrs. Varētu taču pastāstīt, 10 minūtes tikos tagad ar vienu amerikāni. Vai netikos? Jā, vai netikos, jā, man neuzņēma. Nē, labi, tur jau arī mēs paskatāmies, kā Krievijas puse, tur arī Peskovs sākumā tēloja tādu, nezinīt, pie mums kāds ir atlidojis. Lidmašīna atlidojis, jā, tāda viena no lielākajām, kas debesīs tur vispār ir, tā kā, beidz, tur Peskovs absolūti melo visu laiku. Nav tā, ka viņš nezināja, ka tur kaut kas būtu absolūti. It sevišķi, ja vēl pašā Krievijā, tad bija šīs ziņas par to, ka Putinam tajā dienā bija kāds liels pasākums ar ļoti daudziem iesaistītiem, kas tiek pārcelts. Un tas viss kaut kā tik daudz to sakritību. Vienīgais, jā, ka ja mēs esam novērojuši citos gadījumos, reisus ir iespējams neafišēt. Tā, ka viņus neredz tajā. Šis bija skaidri, lai to pamanītu. Tāpēc arī Rīgā bija. Tāpēc arī tas viss nolaidās. Arī tā lidmašīna, kā man šķiet kāds no bijušajiem ASV administrācijas pārstāvjiem, liekas Boltons vai kurš bija teicis, parasti to dara ar mazu baltu lidmašīnu, kurai ir tikai kaut kāda cipari, neatšķirās ne ar ko. Šeit bija liela, pelēka militārā lidmašīna, tā, lai tiešām to pamana gan izlidojot, gan gaisā, gan nolaižoties. Tas bija tīri simboliski. Un es, starp citu, šo vizīti arī uzskatītu par stresa testu, kā komunicē ar sabiedrību. Par to, ka jo visi tie komentāri un visi tās spekulācijas, viņas jau tagad, tas ir tā kā tāds katalizators, vai ne? Ja jūs nedodat mums tādu ticamu, vai vismaz sakiet tik daudz, cik jūs varat, un var pateikt vairāk nekā, ka mēs nekomentēsim, ka mūsu attiecības ar ASV kā lielāko strateģisko partneri ir labas. Tad man ir jautājums, kā tad mēs komunicēsim, tad, kad patiešām to vajadzēs lielākā mērā nekā šajā gadījumā. Bet atmetot visu to par to, kā atlidoja, kā aizlidoja, par ko runāja, man liekas, tas, kas arī ir, ko būtu vērts paturēt prātā,
Mums jāturpina stiprināt savu aizsardzību, neatkarīgi no tā, ko runāja Maskavā, ko runāja tur. Vienkārši jādara savs darbs, lai mēs būtu gatavi tam, kas iespējams arī būs un par ko arī runāja. Es tagad pārmetīšu tiltiņu uz Ģirtu, jo tur ir tāda viena, es domāju, tāda slikta sakritība, vai ne? Šī ziņa, un tad nāk vakardiena ar klimatu un enerģētikas ministrijas šovu. Tur bija Andra Kulberga kārtējā iespēja izteikties. Viņš gan neteica tā, bet es domāju, bija iespēja sūds mēsls, kāds viņš vēl saka. Tad mums ir tāds tiesību aktu projektu portāls, saucās TAP, un tur parādījās iesniegums, lai izskatītu un pēc tam pieņemtu lēmumus. Un ļoti tādu brīnišķīgu virsrakstu, kas pēc tam arī kļuva par tādu galveno skaidrošanās iemeslu. Proti, es nolasīšu apmēram, tad tika pieteikts šis projekts, kas par Latvijas austrumu pierobežas ārkārtējās situācijas izsludināšanu veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē. Tas ir 26. augusts, tas ir tajā pašā vidū, viss mums te vētra ir, cipu lidmašīnas un tā tālāk. Un pamatot arī, ja tas ir iesniegts, proti, ka būs sākuma termiņš šeit ārkārtas situācijai. Tur septembris sākums pats līdz pat decembrim, tātad par ieviešanu. Tad ieviešam ārkārtējo situāciju, ka mums tur austrumu pierobežā nekā laba nav, viss ir slikti, un ASV top spiegi brauc uz Maskavu un droni lido un tā tālāk. Ja? Cilvēki pamatot arī uzdeva jautājumus, ja tad mums ir pēkšņi ārkārtējā situācija, tā nenokā. Un tad tur sanāca arī premjerministram skaidroties, ja, ka virsraksts nebija pareizi noformulēts, tur tas vispār teksts arī tā. Mēs visu šitam pagriežam, jūs tikai neuztraucaties kārtēji šitas gadījums. Un jūs mēdīji arī tur vēl bišķiņ tā kā piemetāt uguni. Tur jau nebija pat tikai, es teiktu, par dokumentiem nav virsraksts, dokumentiem ir nosaukums. Premjeras mēģināja pasniegt to, ka tas ir virsraksts, tā kā Ivo teica, mēģinot uz mēdījiem redzēt. Tur jau nebija tikai nosaukums, tur jau arī paša dokumenta saturā bija. Tur bija visas detaļas. Premjera vārdiem runājot maldinoši teksti, kas varēja radīt apmulsumu un radīja apmulsumu un neskaidrības. Tā kā tur nebija tikai par pašu nosaukumu, tur ir pats dokuments tāds bija. Pats dokuments garš un ļoti detalizēts, ko darīt, kas ir jādara dienestiem, kā sadarboties. Un tad pēc tam sekoja tāds arī, bija tātad kārtējais premjera Instagram Reels, TikToks, kur tur bija publicēts vēl tas viss. Proti, ka klimata enerģētikas ministrija, ir nepareizi izdarījusi un kļūdījusies un tā tālāk. Tā ir tava atbildība arī, premjerministrs. Jāsavāc šī situācija kaut kā. Kā var tādas kļūdas pieļaut, ja tā tiešām ir šādā situācijā, šādā gaisotnē, šajā datumā, 26. tieši pa vidu visam, kā jūs teicat. Tādas, ja tas ir tāds, tā teikt, nepiespiestā tāda kļūda, tādas jau nevar atkārtoties, kāds būs sekas, vai mēs kaut ko esam mācījušies no tā, ka, nezinu. Jā. Ko atbildīgais ministrs? Ko atbildīgais ministrs saka, kas vispār ir neredzams cilvēks. Un lielākais cietējs, man liekas, ir Latgales turisms, kuram arī vēl viena tāda diņš zīmogu uzlikt pa virs. ja jau nebija tur, protams, samazinājums kaut kas tad tagad, ja tādas ziņas parādās, ja tās ir tiešām tādas kļūdas, kā tādas var pieļaut? Vienīgais, ja patiešām tā ir sakritība un visam vajadzēja iet savu gaitu, tad dīvaini, kāpēc tad viņi atsauc? Tātad, ja tas viss bija vajadzīgs, tātad vajadzīgs. Atzīstam komunikācijas kļūdu, nopūšamies, atvainojamies, bet tad ejam uz priekšu, bet ja jūs atsaucat, tad, ko? Tad pēc mēneša? Pēc pusgada? Kas tur, viņš arī norādīja, arī premjers, ka tiks tātad izdiskutēts un apspriedīsimies par to pareizo, to visu situācijas gaitu, bet ko tad mēs runāsim? Tur būs kaut kas mazāks un pēc tam pieņemts, vai vispār nebūs, vai kāds šis mērķis, un kāds būs tam sekas? Kā var tādas kļūdas pieļaut? Es nesaprotu. Jā, bet, jāsaka, mēdīju vidū un žurnālistu vidū, tie paziņojumi, kas nāca viens pēc otra, un man jau šķiet, ka dažreiz ir tā, ja tev banka saka, neņemiet ārā naudu, finanšu sistēma ir stabila, un tu zini, ko tas nozīmē, ka tas ir pilnīgi pretējs, tad šajā gadījumā tie paziņojumi, ka nomierināties,
viņiem tā ticamības pakāpe stipri vakar nokrita, vai devalvējās. Tas ir tikai viens no piemēriem par šo. Un arī pēc tam, kad bija šajās preses konferencēs, kur bija gan prezidents, gan premjers, arī viņam jautājumi, pastāstiet par to cipu lidmašīnu. Tikai mierā, viss būs labi. Tas nestrādā. Tur vajag kaut kādu citādu pieeju tai komunikācijai. Un cilvēki vienkārši tā skatās un uztrauc savu vairāk bez mazliet. Gan pēc tā, gan pēc šī gadījuma. Tā kā tur bišķi jāpadomā, es domāju, stratēģiskāk par šo komunikāciju tieši. Pārējiem tad pie 4. temata. 4. temats joprojām, turam roku uz CSDD noplūdušajiem datiem. Vakar bija tā pirmā iespēja iet iekšā, skatīties to šifru un mēģināt saprast, kas tad par katru no mums ir noplūdis. Skatījāties? Jā, protams, jā. Viss var redzēt, viss ir noliec. Mana informācija noteikti. Nē, es tā vakar tā padomāju, ka nav kur tur steigties. Gan jau viss ir noplūdis, tā baigi nesteidzos, bet šorīt mocīja bezmiegs. Nevarēju pagulēt, pamodos agrāk nekā varbūt tās gribējās pamosties, un tad tāda bezmiegā iegāja telefonā, tad jau paskatījos. Ir vārds uzvārds, deklarētā dzīves vieta un iepriekšējās automašīnas numurs, jo esošās automašīnas numurs īsti laikam ir palicis neskarts. Bet pēc tam aizmigi, kad paskatījās? Tāpat tās nesanāca, jā. Tas nenomierināja, teiksim tā, tik ļoti. Man ir pašreizējās mašīnas numurs un iepriekšējās. Tas, par ko man ir lielākais jautājums, kāpēc CSDD ir jāglabā manā gadījumā 13 gadus veci dati? Kāpēc viņam bija svarīgi 13 gadus glabāt, ka es 2013. gadā par mašīnas apskati samaksāju tik un tik, mans personas kods, kāpēc 13 gadus tas ir jāglabā? Ja mums visu datu inspekcija visu laiku visiem saka, neglabājam tur bez iemesla, tur nesamērīgi ilgi, bet kāpēc 13 gadus jāglabā informācija par mašīnu, kas jau sen vairs nav manā īpašumā? Varbūt viņi jau sen ir norakstīti, jau vispār neeksistē. Kāpēc viņiem tie dati vispār ir vajadzīgi? Bet varbūt viņi pēkšņi kaut kur uzpelda. Kādā... bet kāpēc ir svarīgi, ka es 13. gadā samaksāju eksploatācijas nodokli par viņu? Gan jau, ka nav svarīgi, bet vienkārši bija tie dati. Bezjāgā, vienkārši tie glabāti dati. Bezjāgā, pilnīgi bezjāgā. Jāsaka, es arī iemetu aci, biju gaidījis, ka būs vairāk, bet turpat deklarētā adrese bija tāda, ka tur nevar vismaz tas, kas tur bija rakstīts, tur nevarēja saprast, kur ir tā man deklarēta adrese. Bet tāpat arī, tad, kad mēs ja kāds vēl nav iegājis, tad jūs ieiet ECSDD, tur ir vieta, kur var nospiest šeit, un tad redzam šeit visu, un tad jums atturās tas ķēpurs. Autorizējoties, protams. Jā, autorizējoties, jā. Katrs tikai pats savus datus var redzēt, nevar paskatīties, kāds citam numurs ir, tikai hackers to var izdarīt, ja šajā gadījumā. Bet tad jūs iegūstat tādu diezgan lielu putru ķeburraini raksti, tur ir vidu var izskaitļot tur gan vārdu, gan uzvārdu, numurus dažādus un tā. Ja kādam vēl garumzīmes vai mīkstinājuma zīmes vārdā, tad tur vispār tas vārds ir tās brīnišķīgi. Bet ja kādam varbūt ir kaut kāda tālākā ilūzija, ka tas kaut kāds datu tur tāda ķeska, ko tur var saprast. Pamēģināt, kurā mākslīgā intelekta rīkā to ķeburu ielikt un pateikt atšifrē, lai tas smukā tabulā noformē par visiem maksājumiem, kur un kad tie ir veikti, man adresi vispār jau brīnišķīgi skaisti izskatās. Pēc tam tāda skaista tabuliņa tev ir ar to visu. Burtiski kā tāds izraksts tiek piedāvāts. Vienīgais, ka premjera, labi, tas nebija aicinājums, tā bija tāda skaista doma par to, ka bez maksas varētu mainīt auto numurs, skan forši. Vārds bez maksas vispār ideāli, bet bez maksas, tas ir... Nekas nav bez maksas šajā pasaulē. Labi, vai, es nezinu, vai CSDD budžetā, vai, attiecīgi pēc tam valsts budžetā, tie ir vairāk miljoni. Kaut vai tikai metālā. Tā jau ir. Un krāsā. Jā. Un tas neatiecās, ja kāds domā, ka tagad uzliks, pieņemsim, mašīnas numuru Artūrs, vai Ivo, nē, tas nebūs tā. Tas ir tikai, jums iedos jaunu, bet... Vienkārši mēs varam samainīties paši ar numuriem un... Nojauks prātu krāpniekiem, ja? Jā. Bet šis būs, ja tas tā arī realizēs, vismaz kaut kādā apmērā, tas būs brīnišķīgs tāds pasaules piemērs, ka visai valstī faktiski maina mašīnu numurs, tāpēc, ka ir cilvēki, kur nevar nosargāt datus. Jā. Es tikai ļoti, ļoti ceru, ka, tas
tās sekas pēc tam būs tādā patiešām, ka mēs kā šeit runājam ar tādu bišķiņu ironiju, ka tas nenāks kādu paziņojumu un cilvēku uzķersies, jo patiešām šobrīd tie dati varbūt un tā informācija ir svaiga, bet arī eksperti ir minējuši, ka tos datus jau var izmantot joprojām pēc gadiem 2, kad aizmirsīsies, un tiem, kas tur nav nomainījuši auto numuru un tā tālāk. Jo jāatzīst, vēl pirms datu noplūdes man atnāca viens paziņojums no CSDD. Es viņu tagad tā lasu, skatos, un man piesaistīja uzmanību, ka tur, kur tev jāiet iekšā, tur ir viena saite HTTP bez S, un tas ir parasti, ko visās apmācībās skatieties, vai ir tas S, jo tas ir, tā kā secure, un nav. Un tas man izbrīnīja. Paziņojums gan bija īsts, bet, kāpēc? Tad man arī likās, es ilgi domāju, man skatīties, neskatīties. Vienmēr labāk ir ieiet pašā šajā sistēmā, un tad, ja tur pienācis paziņojums, nespiediet uz e-pasta linkiem. Pat, ja tie ir īsti, nav jēgas. Nav savu lietotni iegāju iekšā, autentificējos, un tad arī tas paziņojums tur bija. Bet, arī tāds jautājums, kāpēc? Kāpēc tur ir jums novecojuši standarta saiti? Ķeramies pie Andreja temata, un tad mēs laikam skatāmies. Atgriežamies pie vēja. Tikai citā aspektā. Pie skaistas pludmales Kurzemē. Stāvkrasta un dažādām citām lietām. Jā, par vēja parkiem ministra kabinets šonedēļ lēma par vienu no tiem lielajiem projektiem, kas ir paredzēts pie Pāvilostas tajā skaitā. Un no šī tā lēmuma, kad ministra kabinets noraidīja tālāk virzību, man radās dažas pārdomas, proti par to, ka kārtējo reizi apliecinājās, ka investīcijas mums vajag un noteikti vajag jaunus projektus, jaunas rūpnīcas, jaunus vējparkus, bet tikai ne man blakām. Jā, tikai ne manā novadā. Tikai ne manā novadā, tikai ne blakus man citur, protams, noteikti vajag, un kā tie cilvēki nesaprot, ka vajag, bet tikai ne pie manis, tas ir no tās iedzīvotāju perspektīvas. No valdības perspektīvas, savukārt man likās, ka, Pāvilos nav noslēpums, ir skaitās tāds elitāra apdzīvotā vieta Latvijas kartē, un šeit radās tāds iespējas, ka daži ir vienlīdzīgāki par citiem, proti citur ministra kabinets vai ministrija vai cits iestādes dod saskaņojumus, taisiet, un arī neskatoties to, ka iedzīvotāji ir neapmierināti. Šeit bija spiediens diezgan liels uz valdību, kā var nojaust no dažādiem turīgākiem vai ietekmīgākiem cilvēkiem, kam Pāvilostā ir mājoklis un ministra kabinets lēma. Iespējams, viņiem bija argumenti, iespējams, ne, bet katrā ziņā tas radīja iespaidu, ka daži ir vienlīdzīgāki nekā citi. Un trešās pārdomas bija par pašiem projektu attīstītājiem, proti, tāds diezgan liels risks virzot projektu tālāk šajā vietā, zinot, ka tur tiešām ir cilvēki, kam ir kāda ietekme, kas tur dzīvo un kas negribēs. Tā ir savā ziņā cīņa ar veidzirnavām. Tādā ziņā, ka tev ir brīdinājumi signāli par to, ka varētu būt problēmas virzīties ar šo projektu. Jā, vieta laba, vēji pūš pāri, bet ar to bija jārēķinās un acīm redzot uzskrēja uz tiem akmeņiem, kuri bija redzami jau pa gabalu. Jārēķinās bija, bet tu jau pats pieminēji, vēja parkus parasti būvējot izvēlās, skatoties Latvijas vēja karti. Tāda arī pastāv. Patiešām viņa nav tā, ka 100%, bet tur, modelējot tos gadu desmitu, kā vējš pūš, ir redzams, tas vairums gadījumu. Un tā jau arī to visu izvēlās. Bet tas, kas man pietrūka, kādi ir argumenti noraidot, vai ne? Tāda ļoti dzelžaina, ka es kā žurnālists, sabiedrības pārstāvis par paskatīties un saprast, vai tas nav emociju lēmums, vai tas nav vietas un vasarnīcas spēcīga lobija lēmums, un kā arī mūsu kolēģis Ivo Butkevičs uzdeva ministram jautājumu, vai nebūs pēc tam tā, ka
ministrs ies vēsturē ar lēmumu, kuram pēc tam būs lielas sekas. Jo gaidām tiesvedību par daudziem miljoniem. Tieši tā. Tur uzreiz jau bija paziņots, jā. Bet jautājums ir par to, ka vai jūs pieņemat lēmumu, vai jūs varat iedot spēcīgu argumentāciju. Un argumentācijas, manuprāt, nebija. Bet kopumā raugoties arī vispār, kā tas vēja parku stāsts Latvijā attīstās, es kaut kur velku paralēls ar Rail Baltica, ka es neesmu nevienā, ne otrā pusē, negribu būt, bet tas fatālisms, ka toreiz bija stāsts par to, ka kaut tur, kur ies vilciens sliedz, ka viss, ka dzimtas īpašums ir pārdalīts un tur likteņi lūs. Un šeit arī, ka ja kaut kur būs vēja parki, tad principā dzīvības tur vairs nav. Negribētos arī šāda līmeņa tos argumentus vai diskusijas. Jā. Mums noteikti tas, kas mums jādara, mums jāstiprina savu enerģētiskā drošība un neatkarība ir, un šis ir viens no tiem soļiem. Pat tas, bet pat vispār, jebkas kaut kā jāurbanizē nedaudz tās vietas, jo paskatoties jebkurā citā, labi, nesaka jebkurā, bet Rietumē Eiropā, tur tā apdzīvotība, tur lielāka, mums arī jārada tās vietas, lai, protams, ka lauki ir skaisti, bet no tā jau nekas nav, nenāk tik daudz. Un šonedēļ arī, līdzīgi par to varbūt fatālismu vai bailēm, vai arī tas, ko Andrejs pieminēja, ka mums neko nevajag, tad šī paziņojums par munīcijas rūpnīcas potenciālo izbūvi Jēkabpils novada arī pirmie jautājumi uzreiz. Vai mums to vajag? Vai mums to vajag? Vai Jēkabpils nekļūs par vienu no pirmajiem mērķiem, pa kuru kad potenciāli apdraudējuma gadījumā varētu būt mērķēts, jo tur taču ir munīcijas rūpnīca. Es šo jau esmu minējis daudzkārt. Latvijā ar tik nelielu iedzīvotāju blīvumu ir tāda sajūta, ka mums nav iespējams atrast vietas, kur kaut ko uzbūvēt, jo visu laiku kaut kādas intereses sakrīt, kas ir dīvaini. Latvijā ir viens no zemākajiem iedzīvotāju blīvumiem vispār Eiropā. Ja neskaita Skandināvijas valsts, tad pēc Skandināvijas valstīm, kur ir daudz kalnu fjordi un vispārējais, mums ir zemākais iedzīvotāju blīvums Baltijas valstīs ir Nīderlandiešiem. Pie viņu blīvuma vispār neko nevarētu uzbūvēt. Viņi kaut kā pamanās to apiet. Bet ir taču diezgan stingri noteikumi, cik tu vispār apdzīvotām vietām, cik tu ēkām vispār var būt. Tā kā, nav tā, ka tā rūpnīca tiek dzīvojamā masīvā tiek uzbūvēta, viņi ir nostāk vispār no dzīvojamās kaut kāds apbūves, un tur ir tādas drošības prasības par betonu biezumiem, lai kaut kādu gadījumā, lai viss būtu droši. Līdz ar to argumentus un emocijas mazāk un vēl mazāk. Jebkāda rūpnīca, jebkāda vieta, jebkādas investīcijas arī no ārvalstīm, tas būtu, tā teikt, ar prieku jāuzņem. Es nezinu, šajā situācijā, kad mēs redzam, ka mums viens tur demogrāfi krīt un tikai ne pie mums. Tikai ne blakām. Latvijā, jā, bet tikai ne pie manis. Un pēc tam pienāk kāds brīdis, kāpēc Igauni un lietuvieši mums ir priekšā rūpnīcas, IKP, darbvietas, algas. Kaut kā tā interesanti gadījās. Jā, mums taču bija vienādas starta pozīcijas. Jā, tieši tā. Artur, tagad tev jānoslēdz ar savu tematu. Mans temats ir izmantošu dienas stāvokli un pateikšu paldies visiem zemesargiem un apsveikšu viņus arī Zemesardzes 35. jubilejā, kas bija pagājušajā svētdienā. Un kam vajadzēja būt par ļoti pamanām notikumu, ja ne vētra. Jā, bija vētra un vēl dažādi notikumi, tā kā nedaudz mazāk pievērsām uzmanību Zemesardzes jubilejai, bet, katrā ziņā paldies visiem zemesargiem par dienestu un stājamies Zemesardzē un sargājam mūsu valsts kopā. Un varbūt es uzreiz tev uzdod jautājumu, jūsu iesaiste vētras novēršanā, tev pašam personīgi, kā tas notiek, tas ir izvēles jautājums, jo tev taču tomēr ir arī darbs bez tabu, un tur ir jāstrādā, un vienlaikus ir tik daudz, kur arī mēs pieminam, ka zemesargi palīdz to darīt. Jā, tas ir droši vien atkarīgs viss no bataljona izvietojuma, kur tas atrodas, vai tur Rīgā vai Latgalē tuvāk, un tad arī skatās pēc nepieciešamības iesaistīties, bet es zinu, ka šajā
nedēļas nogalē, kad bija milzīgā vētra. Man ir vairāki draugi zemesargi, kuri tiešām arī dienas laikā arī devās un palīdzēja to situāciju uzlabot. Citiem, kuriem nebija, viņus nepiesaistīja šiem darbiem, viņiem turpinājās mācības negaisa laikā un tās vētras laikā, un tā kā viss notika. Un starp citu, kā notiek, pieņemsim, nāk vētra, tu saņem arī kaut kādu īsziņu vai brīdinājumu, ka Artūra iespējams būs nepieciešama iesaiste, gatavojamies. Ivo, tas, ko es tev varu pateikt, iestājas zemesardzē, un tu visu uzzinās. Uzzinās par visām īziņām un visu, kas nāk un nenāk. viens par citu apsveic uz zemesardzi dzimšanas dienā. Pats arī bija, starp citu, uz tiem pasākumiem, kas bija Rīgas centrā. Tur arī, tie, kas gribēja arī tur artilērijas saprātos pamēģināt pagriezt šo stobru un tā tālāk. Bērniem patiks, starp citu, var redzēt. Bet par tādu brīvprātību arī, jo zemesardze ir, tu iestājies, tu brīvprātīgi to dari. Paskatieties TV3 ziņās, arī brīvdienās šķiet būs temats par brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem. Kā viņiem īstenībā, cik daudz viņi pašaizliedzīgi palīdz un 12 stundas dienā, cik dienas no vietas palīdz, bet no malas valsts viņiem tā teikt neko. Labākajā gadījumā vecas mašīnas viņiem atdod. Kaut ko, jā. Bet, iesaistās NVO sektorā. jā. Bet, lai gandrīz pārvēršās par interviju ar Artūru, bet man arī jautājums ir, kā tu pats sagaidīji to 35. dzimšanas dienu, salīdzinot laiku ar to, kad tu iestājies, un tagad tas progress tu redzi kā pats, vai arī tev tāpat kā ugunsdzēsējiem ir? Milzīgs progress. Es esmu zemesardzē kopš 2014. gada, kad Krievi okupēja Krimu. Es sapratu, ka viss vairs nav vispār iespēja stāvēt malā. Beidzot jārīkojas, jāiemācās, kā okupants atturēt no ierašanās mūsu valstī. Un tas, atceros, kāds ekipējums bija tad, un jau tajā brīdī tie zemesargi, kas bija ilgāk, viņi teica, jums jau tagad viss jau ir. Bet salīdzinot ar to, kā ir vēl tagad, tagad ir vēl, mēs esam daudz soļus uz priekšu pagājuši. Tiešām. Bet ir vēl vieta progresam. Vienmēr ir vieta progresam, jā, tas gan. Nu ko, tad paldies, Artūr, ka pirmo reizi pievienojies Zviedru galdam. Jā. Savukārt visiem klausītājiem, skatītājiem atgādinu, TV3 LV ir tā vieta, kur šo ierakstu varēs skatīties un vērot, un ne tikai arī YouTube un Spotify, tikai meklētājā jāraksta Zviedru galds. Savukārt šeit pat mēs tiksimies pēc nedēļas. Rudenī. Jā. Kalendārajā, ne astronomiskajā. Un tad jau redzēsim, par ko runāsim. Bet tagad patiešām atā. Visatiņām.